Esiet sveicināti, cienījamie basketbola draugi. Esam Valmierā Vidzemes Olimpiskajā centrā un šodien gaidām, cerams, ka aizraujošu Alderas Latvijas basketbola līgas spēles starp vietējo basketbola klubu Valmieru un basketbola klubu Liepāja Trijobēs. Divas gadus atpakaļ komanda nemaz neiekļuva izslēgšanas spēlēs. Pagājušajā gadā jau sniegums jau bija labāks, bet neizdevās pārvarēt Jēkabpils pretestību, bet Edgars Žeļonis parāda, kā jāgūs punkti pēc lieliskā Antropa piespēles, triec bumbu grozā. Justins Herts, lai gan varbūt nav īsti tāds labs komandas spēlētājs tādā izpratnē, kad nedalās ar bumbu daudz. Jā, tā kā daudz dažādas problēmas Valmierā ir gan ar sastāvu, gan ar traumām, kā arī. Un Dāvis Rozīs, lieliski epizodi. Redzam, tas bija tas, kas Valmierai ir pietrūcis, šādas te labas komandas izspēles. Ja Valmiera var šādi spēlēt, tad Valmiera noteikti var būt viena no medaļu pretendentiem šīs sezonas Latvijas basketbola līgas pavasarī, ja izslēgšanas spēlēs, bet tāda problēma, kad līdz izslēgšanas spēlēm vēl jātiek. Tagad Lauris Blaus izcīņā atsošo bumbu uzbrukumā, bet tiek nomuķēts. Un Dārgais uzreiz neiedod bumbu Vīņaudam, beigās pats noslēdz uzbrukumu un skaisti nospēlē. Īsti nekas neveidojas. Patīk, kā Liepājnieks spēlēs ar labu piespēli groza apakšā, tādi interesanti, bet arī šeit Īļins to neizmanto. Un Kaspar izspēle, jā. Šeit jāuztais Mārtiņš Vīņauds no nekurienes vienkārši parādījās no aizmūras, pārķēra šo te piespēli un beigās. Tāpēc Helmans pilnīgi pamatot saka, Antropam ir jāman pa grozu, ja tev ir labs un stabils metiens. Bet Roberts Krāsniņš arī šī apspēlēšanas manera bija nedroša un bieži vien ļoti neprecīzi. Nu, arī tagad vairākas tādas situācijas. Bet Vīņauts 1-1 pret Jurēvičus, izpilda tālmetienu. Tas grozā nelido. Un pie Viktora Īļina. Jā, nu veiksmīgi. Jo bija arī divi aizsargi viņam, bet īsti nepaskatījās, kur dot bumbu. Tad Kristaps Dārgais pārtver bumbu un 2 punkti ar sodu. Pret spēcīgo Liepāju aizdīts labs 20 minūtes, bet, protams, meistari būs šo labo spēli noturēt un izcīnīt uzvaru. Un pēdējā ceturdaļa būs treneru rādītājs un komandas spēka rādītājs. Nav nozīmes iekrāt pārsvaru pirmajā puslaikā, ja nevar izcīnīt uzvaras un panākt pozitīvu rezultātu tieši izšķirošā ceturtajā. Labi, Dārgā saspēle. Valmierieši, protams, gaida, kad garo spēlētāju pienesums būs gan produktīvs un vēl viena laba piespēle. Jā, nu neierasti. Liels problēmas radās Justinam Hertam jau arī pirmajā puslaikā. Uzreiz grūti, vai neatbrīvojas no bumbas, vai arī šāda te muļķīga piespēle. Ir labs uzbrukuma noslēdzējs. Nu, arī Gins Antrops nav slikts uzbrukuma noslēdzēt. Arī ar šādu te ilgu sagatavošanos nespēja trāpīt grozā Mažuts. Vēl arī Herts ilga bumba, mēģina iespēlēt Doveram. Un Dovers 2 punkti ar sodu grozā. +3 šobrīd Valmieriešiem. Gins Antrops pie vēl viena brīva tālmetiena tiek, un Gins Antrops izlīdzina spēles rezultātu. Jo tālmetiena pagaidām vismaz šajā spēlē nav Valmieriešu stiprākais punkts. Un tagad, jā, nu pilnīgi nepiesakts palika groza apakšā Arnolds Helmans, kur maiņā 2 spēlētāji aizgāja pie 1 spēlētāja. Apsīts krīt, un beigās kļūdās, un Jurēvičus triec bumbu grozā no augšas. Nu, tā ir labi, Dāvis Rozīs nostāv aizsardzībā, 2-1, un Čižalskis pret Mažutu. Mažuts tikai pabiedē. Spēlē aizsardzībā, tomēr ir fundamentāls komandas spēlētājs Liepājā šajā sezonā, bet, nu, pagaidām spēle nav veiksmīgākā. Tikmēr Toms Leimans labi iegājis spēlē. Otrajā puslaikā vairs tik veiksmīgi nav izdevies nospēlēt. Nu, mēģina tagad doties līdz groza apakšai un 2 punkti ar sodu. Un ir sāksies pamatlaika pēdējā minūte. Dārgais dodās līdz galam un Kristaps Dārgais ļoti ātri atspēlē 2 punktus. Savu pārsvaru. Un Lauris Blaus ar otru neprecīzo sodu metienu izcīna atlasošo bumbu uzbrukumā. Aizmet garām otro sodu metienu un
Justīni ļoti svarīgi atlasošo bumbu. Tagad 7 sekundes, 5 punkti. Čižauskas dodas līdz groza apakšai. Arī šis metiens nav precīzs. Un Liepainieki ir beigās tomēr uzvarot pēdējo ceturdaļu ar 19-12. Tomēr izdevās izcīnīt uzvaru ar 71-66.